when we made up this Magic Season term, we decided that it's great because it's so hard to get there that this can last for a long time. So I wasn't sure if we were going to reach it. Šī koncepcija Magic Season nāca pie mums no Arcioma. Un kad mēs pirmo reizi to saprotam, tā mums liekas, ka tas ir kaut kas nereāls, jā, tas ir ambiciozs sapnis. Protams, mēs gribam kļūt par čempionu, spēlēt grupu stādijā. Mēs ticam, ka mēs varam to izdarīt. Tas, kad izdosies īstenot tik ātri, nu diez vai kāds no mums uz to ticēja, ka tas var notikt tik ātri un piepildīt, jo Es domāju, ka pēdējos gados mēs kā komanda un kā klubs esam izauguši un turpinām to darīt. Un spēlētājiem ir svarīgi, lai viņiem būtu iespēja attīstīties un gūt uzvaras. Mēs darām to, ko mēs mīlam ļoti katru dienu, un tā ir, manuprāt, tā galvenā lieta. Vienkārši tu baudi savu katru dienu, un tad tu vari sasniegt lielus mērķus. Good afternoon, everyone. A warm welcome to 2024-25 UEFA Champions League first qualifying round draw. Champions League, pat arī kvalifikācija Champions League, tas ir kaut kas īpašs. Tu gribi spēlēt pret attiecīgu valstu čempionu, tā ir elitārs klubs, un tu vienmēr gribi būt tur. Vispār tā ir Čempionu līga, un tu saprati, ka jebkura komanda, ja viņi kļuva par čempioniem, tad tā ir kvalitatīva komanda. Nav viegli kļūt par čempioniem jebkura valstī. It's a special feelings because you know that you are playing for Champions League. With this new format, it's very important. You know, if you are champion, that you start in the first round for the Champions League. FC IFS from Latvia. I think we had a favorable draw in the first round of the Champions League, and we got Larne. And their opponents will be Larne FC from Northern Ireland. So I felt we had a good chance to go to repeat our 2022 campaign, go to the Conference League. Ir ļoti svarīgi, ka tā izlozē notiek Čempionu līga pirmā spēle uzvarēt. Daudz gadus jau Latvijas komandās nebija uzvarējuši pirmajā kārta Čempionu līgā, un tas mums bija ļoti svarīgi, un mēs gatavojamies tā ļoti atbildīgi un nopietni. Kad es biju bērns, tad es vienkārši, man liekas, mīlēju futbolu un spēlēju no sirds un vienkārši to izbaudīju. Protams, es pa televizoru skatījos kaut kādas futbola spēles, Champions League bija, vai arī klātienē pat. Tas bija Liepājas akadēmijā, pieaugušo komandu un likās varētu spēlēt kādu dienu Daugavas stadionā un būt viņu vietā. Bet tā, ka es baigi par to sapņoju un domāju, ka būs tāda man futbola karjera, laikam līdz galam tas būtu bijis neaptverams. Bet, protams, es kā bērns, man liekas, ticēju daudz kam, un es arī ticēju, kad darot lietas, man varētu izvērsties ļoti labu futbola karjeru. Man tas visu laiku bija tādā, man liekas, sevi iekšā, kad nekas cits man baigi neinteresē, es mīlēju un man patīk futbols. Jā, es pats neesmu no Rīgas, bet pirms tam dzīvojot Liepājā un Kuldīgā, man nekad nelikās, ka es varētu dzīvot lielpilsētā. Man likās Rīga lielpilsēta. Bet pirms 4 gadiem šeit jau bija kādu brīdi padzīvojis, un tagad pēdējos 2 gadus
Teikšu godīgi, es iemīlēju šo pilsētu un jūtos kā mājās pats. Negribētos īsti laikam vairāk pārvākties nekur citur Latvijā. Bet pirms tam es aizmirsu pateikt, bet man visvairāk es Rīgā iemīlējos esmu mūsu futbola komanda RFS. Un tā ir lielākā mīlestība šeit. Un es domāju, RFS noslēpums ir daudz lietas kopā. Un es domāju, tā visa miedarbība šajos gados, kā klubs ir ticis veidots un uz kādām vērtībām viņš ir ticis veidots. Es domāju, tas viss ļoti labi strādā. Un vienmēr arī cenšas cilvēki domāt, lai tas neapstātos un tiktu veicināts progress. Nav tā, ka kaut kas tiks sasniegts un paliek pie tā paša, bet vienmēr tiek veidots jaunas idejas, lai vēl uzlabotos gan sniegums, gan vispārējais. Bet, protams, futbolā var būt arī ne tik labi brīži, tāpēc pagaidām, kad ir tas nogriezis uz augšu, tas ir diezgan neticami un aizraujoši tāpat laikā. Un ir patīkami to visu dzirdēt un apzināties tagad arī piepildot Daugavas stadionu, kad cilvēki jūt līdzi un fano. Un viņos tas izraisa arī mīlestību un ļoti labas emocijas. Tāpēc ir ļoti liels lepnums un pat teikt tā, ka kaut kādā ziņā sapnis, kad atvest to futbolu, ko es mazs būdams skatījos pa televizoru, šeit pat uz Rīgu un tos pasaules superzvaigznes un viņiem spēkoties un to visu izbaudīt Latvijā, Rīgā. Man bija tāds sajūts, ka nebūs viegli, bet mēs noteikti būsim favorīti šajā spēlē. Es biju pārliecināts, ka mēs viņus uzvarēsim. Boys, we play our game, yes? Don't think it's a big game, we need to change something. Our usual game, nothing changed. Sveiciens futbola līdzjūtējiem. Apsveicu ar Eirokausu sezonas sākumu Latvijai. Čempionu līgas kvalifikācija LNK sporta parkā. Tātad situācija kārtēvarīs. Bet Romāra šurūtim izpilēt sodo Boršvīgā. Es domāju, ka mums vajag mājās tiešām viņus apspēlēt un pārliecinoši, lai izbraukumā būtu vieglāk, jo vienmēr ar tām valsts komandām ir bijušas problēmas. Zaudēs līdz un sāk vīļoties. Vēl vienā piespēlē Jāņčeķīgu! Ikaunieks ieskrien, nē! Pāniņš sīt un iesīt! Pāniņš! Kad mēs apspēlējam ar tik lielu pārsvaru, man liekas, tas nav rādītājs, kad tas ir tik viegli, kā tas no malas izskatījās. Jo mēs arī zinām, kaut kādus 3 gadus atpakaļ FK Rīga Gibraltāra komandai zaudēja. Playoff kārtā man šķiet, ka tiešām mūsu komanda ir ļoti labā tonusā, formā un ļoti mobilizēta bija un pārliecināta un iespēlēta un gatavi to izdarīt. Like somebody said to me, the people who understand football, they don't say congratulations, they said, well done, half of the job is done. I think we all understand. We did half of the job. I think we played a very good game. We go there and we finish the job. Gan pirmajā, gan otrajā spēlē, tīpaši otrajā spēlē, nebija viegli. Un, mēs to izdarījām tikai pateicoties tam, ka spēlētāji bija maksimāli sagatavoti, gan mentāli, galvenokārt mentāli viņi saprata, kāda situācija viņi ir nokļuvuši. Atbildes spēle nebija tā, ka mēs sapratām, ka visu esam izdarījuši, jo bija tāds sintetiskais, tā slikta stāvokļa laukums, bija tās bumbas, nebija tādas parasti apstākļi.
Second game was more tough. Their fans, everything, but luckily we scored the first goal in second game. It was again like more easily for us. Kaspar Vārto Govovo Emersonam 1-0 un 4-0 summā. 38. minūte. Individuāla, ģeniāla darbība no Emersona. Pirms, ja jau esam nonākuši vadībā, un tagad Lebaičam jāgūst vārtī. 2-0. Rupja kļūda Lārnas komandai. Ikaunieks dāls ir ties 3-0. Jānis Ikaunieks, arī latvietis, arī Latvijas izlases spēlētājs ierastās. 7, jo 4-0 Ismails Diomandē 56. minūte. 7-0. Like if you see all picture, we was really a much better team, so it was not even dramatic, let's say, or something. We just show through all 2 games that we were better and won them. Ja godīgi, es diezgan daudz esmu virtuvē salīdzinot ar, nezinu, vai ar citiem futbolistiem vai ar citām ģimenēm. Brīvdienās taisu diezgan bieži brokastis mums, un kad ir brīvas dienas no rītiem, es taisu bērniem omleti. Viņiem ļoti garšo omleti ar sieru vidū. Tāpēc šodien mēs arī uztaisīsim viņiem brokastīs omleti, lai bērni ir pēduši no rīta. Jā, protams, kad tagad ģimene ir palikusi daudz lielāka, 3 bērni, un gribās pēc iespējas vairāk laika pavadīt ar viņiem. Tāpēc, kad ir iespēja, kad ir brīvdienas, mēs mēģinām to laiku maksimāli pavadīt kopā. Šo sezonu tas bieži nesanāk, jo ir ļoti daudz spēles, tāpēc tās brīvdienas ir mazāk, un laika šo sezonu sanāk bišķīt mazāk, bet nekas pienāks brīdis, kad varēsim pavadīt laiku kopā vairāk. Jā, protams, ir ļoti svarīgi, lai komandā būtu tāda ģimeniska atmosfēra, un es domāju, ka tas ir liels RFS tā kā pluss, kad mums noteikti ir šī atmosfēra, un mēs tiešām esam arī draugi ārpus laukuma, pavadām laiku kopā, un iekšā ģērbtuvē mēs jūtamies ļoti komfortabli viens ar otru, un tas ir super svarīgi, lai sasniegtu rezultātus. Arī, protams, liels pluss ir tas, ka spēlētāji nemainās bieži. Mēs esam ilgi kopā jau, citi tur 4-5 pat gadus ir kopā vienā komandā, un tas ir veidojās vienkārši, tev jau veidojās attiecības ne tikai futbola laukumā, bet arī ikdienas dzīvē. Bet es teiktu, ka lielākais nopelns noteikti tas ir kluba vadībai un treneru štābam un visiem kopā, kas strādā visā šajā klubā. Viņi ir izveidojuši šo lielisko atmosfēru, un es domāju, ka tā ir liela daļa no tā, kāpēc mums ir labi rezultāti. Šis ir, kā teikt, par šo var ilgi runāt un stāstīt, bet es domāju, ka ģimenes nozīme futbolistu karjerā ir milzīga. Tik daudz notikumu tev ir ārpus mājām, un šeit atnākot tev gribās sajust to mieru un to mīlestību no sievas, no bērniem. Tas ļoti, ļoti palīdz relaksēties pēc grūtiem treniņiem vai pēc smagām spēlēm, kur varbūt rezultāts nav bijis pozitīvs un kaut kas nav izdevies. Tad tieši ir visvairāk vajadzīga šī sajūta, ka tev mājās kāds gaida un ka tu vari atnākt šeit un tiešām aizmirst par to, kas bija noticis tur laukumā. Un arī, kad ģimene parādījās, tad arī tu paliec tāds, var teikt, stabilāks laukumā. Parādās tāda stabilitāte, vairs nav spēles sliktas, spēles super labas, ir visu laiku, viņas ir diezgan labā līmenī, un tas noteikti ir liels ģimenes nopelns.
Mājās Roberts palīdz man, protams, jo nav viegli ar 3 bērniem. Cik var, tik palīdz taisa ēst noteikti vairāk nekā es pati. Bet iesaistamies abi divi vienlīdzīgi. Ko te? Jā, man te vispār pārvietošanās dzīvoklī nav viegli, jo sievai ļoti patīk puķes. Mums ļoti daudz puķes visapkārt ir. Gribēju pastāstīt, kāpēc šis krekls ir nolikts tur maliņā, jo es viņu šīs 200 spēles aizvadīju tikai šogad vasarā. Un kā mēs redzam, tur sīknieks karājās pie sienas jau kādu laiku. Un šim kreklam vēl īsti neesam izdomājuši vietu, kur viņu uzlikt, tāpēc viņam vēl jāsagaida savs brīdis, kad viņš tiks kaut kur piekarināts. I don't know, I don't like to use these big, strong phrases, more than a club, more than a family. We have contracts, of course, but we try not to open them. We try to solve things more in a, I don't know, friendly manner, or at least non-formal manner. And things like this make us maybe a little bit different, maybe more of a so-called family club. Players know that, you know, if they do everything for the club will do everything for them, whether it's written in the contract, if it's not written in the contract, if it's on the field, outside the field, if there's some problem with their family, something in their lives, we'll try to do everything. So this is what we try to achieve here at RFS. Mēs tā kā visu laiku, tā ir tāda klišeja, ka komandai jābūt kā ģimenei, un mēs ik pa laikam paši to sakam, bet tiešām mēs ļoti domājam par to un strādājam pie tā, lai jebkurš spēlētājs, jebkurš darbinieks, nezinu, no treneru korpusa vai medicīniskā štāba, kad viņi jūtās tiešām šeit kā mājās, tas ir ļoti svarīgs faktors, un kad šī atmosfēra valda gan ģertuvē, gan uz laukumu, jo mēs arī redzam, ka uz laukuma džeki pēc tam cīnās viens par otru, palīdz viens otram. Mums, protams, ir ļoti, gandrīz visas spēlētāji, viņi saprot, kas ir RFS, un viņi veido to atmosfēru. Bet, manuprāt, tā galvenā lieta ir tie principi, kur mums ir komanda. Noteikti viņi nāk no Artjoma, ko viņš dara ne tikai pirmā komanda, bet arī akadēmija un ārpus pirmā komanda klubā. Un tie principi ir tā galvenā lieta. Our main motto is do everything you can and whatever happens, happens. And I think as long as you stick to this and everybody gives their 100%, then at the end of the day, even if you don't succeed, you say, okay, but I did everything I could. And this is the philosophy that we embrace at RFS, because when you say do everything you can, it means leave no stone unturned. Do absolutely everything, including the small things. Nav nekāda noslēpuma. Ir darbs, kuru mēs sapratām, kas ir jāizdara. Un pa plauktiņiem, soli pēc soļa, tā notiek. Un mūsu kluba, tur katram, kas strādā, viņš saprot, kas ir atkarīgs no viņa. Es redzu, ka mūsu visi cilvēki, kas ir iesaistīti, viņi atdod 100%. Sākot no Kirila, Riha, Dima, doktori, visi, kā viņi strādā, cik viņi dara. Mūsu treneru štābs, mēs sapratām viens otru bez vārdiem. Un es zinu, ka Vova, viņš izdarīja savu darbu pēc vislabākās sirdsapziņas. Antona, Liek, Ilija. Un pateicoties tam, ka visi atdod visu šādas situācijas. Jo esam viena laiva un tikai strādājot tā,
mēs varam augt. Dažreiz mēs varam vinēt čempionātu, dažreiz mēs varam to nevinēt, mēs varam kļūt grupa vai nē, bet tie principi ir ļoti svarīgi. Un viņi tiešām palīdz mums būt un kļūt par to, ko mēs esam. Spēlētājiem dot šo pārliecību, ka mēs to varam izdarīt, un kā tas sanāca, drusku vairāk mēs to devam. Jā, mēs it kā bijām tādi, ka jā, mēs šeit esam atbraukuši, lai uzvarētu. I think their experience European Cups in, like, let's say, last 5-6 years when they beat Roma, when they beat Ajax, when they beat very big teams, I think we have a lot of respect of them, and they show why against us why they was on that level. It was, how to say, reality check for us, because before game I believed that we could win. Norvēģijas ziemeļu pilsētas būdē un redzat, kas notiek tribīnēs, brīnišķīga ģimenes atmosfēra. Latvijas klubu izbraukuma spēlēs Eiropas stāvs, bet vēlamies pacīnīties Čempionu līgā. Mikkelsen pirmais moments, diemžēl šādi saka. Man šķiet, ka mums vienkārši pietrūka tieši šāda līmeņa pretinieki, šāda līmeņa spēles vairāk, lai mēs it kā sagatavojamies labi šai spēlē, bet kaut kas līdz galam mums nenostrādāja. Un varbūt, ja mums būtu šīs lielāka pieredze tieši šādās spēlēs, tad mēs būtu vēl labāk gatavi un varbūt vairāk zinātu, kā tieši nospēlēt kaut kādās konkrētās epizodēs un kā komandai tieši. At the time we were thinking maybe that we can compete with everybody on the pitch. In there we saw that we are still not at really top level, where Bodo is, for example. Jā, es domāju, tur bija tāds reality check, varbūt kaut kādā ziņā, jo mēs tiešām braucām tur un ticējām, ka mēs varam viņus uzvarēt. Un spēkoties ar viņiem daudz līdzvērtīgāk nekā mums tas sanāca attiecīgajā spēlē. Un šādas situācijas tās pārbauda arī raksturu komandai, ne tikai apstākļos, ka tu vari iesist pēdējais, bet arī grūtais momentos tev jāturpinā un jābūt profesionālam. Bodo ir ļoti stiprs pretinieks. Es ļoti labi saprotu, ka konkrēta spēle tev var mazliet paveicās vai tev nepaveicās, jā, bet principā tu gribi spēlēt pret stipriem pretiniekiem. Dažreiz tu vinē, dažreiz tu zaudē, bet tu vari saprast, kur tu esi tikai, kad tu spēlē pret labākajām komandām, labākajiem klubiem Eiropā. Izmals Diamondē dodās uz priekšu, pretinieks zonā, piespēlēs, ciņiem pārti! Jānis Ikaunieks! Nu tās bija tieši tas, kas bija nepieciešams. 14. minūte, pār spēles sāk. Standarta, tāpēc ir divi tik uzmanīgiem jābūt. Veicīgi piespēles šeit izgājienā un to. Te būs interesanti. Iespēja Norvēģiem izlīdzināt rezultātu, sekos sitiens un bumbi ir vārtos, ripina bumbu vārtos. Pie rezultāta 1-1, tā, manuprāt, tā bija līdzīga spēle, bet kopumā mēs zaudējām šo spēli, jo gribējām uzvarēt. Ja mums vajadzētu, piemēram, to rezultātu, jā, un turpināt spēlēt kā 50-50. Varbūt mēs nezaudētu, bet mēs gribējām uzvarēt, mēs pamainījām schēmu, un arī tas bija labs solis uz priekšu.
acīm redzot, šī pieredze mums pietrūka, jo pēc tam jau otro spēli spēlējot mājās, mēs sapratām, kā labāk par viņiem spēlēt, un jau bija daudz vieglāk. Un mēs arī zaudējām, bet spēle bija daudz kvalitatīvāka. Ļoti laba piespēle šeit jau gar vārtiem var atdot, un Doāne aizsniedzas un bumba ieldo vārtos. Tas nav nevienam patīkam, bet man liekas, jebkuram futbolistam karjerā ir tādas spēles, skaitot pasaules superklubus, Barcelonas, Real Madrid vai izlases Brazīlijas. Mēs zinām, tie rezultāti mēdz gadīties tādi, un ir, man liekas, svarīgi, kā tu reaģē, ko tu tieši dari pēc tā, cik ātri tu spēj aptvert, spēj aizmirst, iet ar citu motivāciju, strādāt smagāk, censties vairāk. Man liekas, jo tu ātrāk aizmirst un izanalizē pieļautās kļūdas un dodies tālāk ar jaunu duhu, kā saka, tad jo labāk ir. Ļoti apmierināts ar komandas sniegumu un ar to, kā mēs pamainījām ļoti daudz un kā mēs tikam galā ar pretinieku šeit. Bet kopumā es domāju, ka ja nākotnē mums atkal būs jāspēlē pret Bodenu, mēs būsim jau vairāk sagatavojušies pareizi. You know, it was hard at the time, but it was not a disaster for us. Let's see. There is some heavy. Show me, Adam. I don't know. You say you are the best on this. I want to see. That's what we call the team spirit. Like we have the same vision. It's not like team. We are like family, you know. And in the family, if you are like you got the back for each other. So nothing can stop you. You're like success in everything. But this one is heavy. No, but you see the side. Take this. It's good. No. Okay, now I should strike first. Simple. Good. And now we can continue. Now we can continue. It's like different aura here. Like really nice, really positive. Everyone is friendly. No negative, you know, negativity in this. It's really easy to be in this team. Before I came, I knew some guys from the team. I knew that president, everyone, directors, everyone is like really good here. With left now. Oh, you shoot now with right? Hey! All. We have the same vision. We like support each other, and so I guess with this, it's like, you know, the good vibes. So that's, I can say the secret is the good vibes. You see how fantastic guys they are. This is like, I found like chemistry stop here. Everyone, like I like every guys from our team. Like I'm friend with everyone, so just always happy to go to trainings, to games. Never sad, never. If I'm sad, they make laugh, and then it's better not to be sad in locker room. You live far from your family, especially me. I live alone here. My family is in my country, so I guess like to not be alone sometimes, you need to go like out, like have dinner with teammates, with friends. Like they are friends, like also they like my second family, because my family is not really. So it's like very important to not like be stressed, to not like feel alone and all this stuff. It's very, very important to have like friends to hang out. Because first if you miss, you see, eh? You expect nothing. I'm here like 7 years now. I can say that it looks like I'm local now. So yeah, it's nice to live in Riga. It's nice to play with Aerofest and everything. So I enjoy here.
Congratulations. And still. Here I can say that we were lucky in a draw. It's really we were lucky, and but still, you know, today you need to go on the pitch. You need to win the game. You don't really know the team before you play against them. Europa League qualification, I think every team is good. Ko mēs redzējām, ka tā ir bīstama komanda. Viņi spēlēja ar Balkāniem, apspēlēja. Viņi zaudēja Midtjylland, ļoti spēcīgam pretiniekam. Te mums moments un buba vārtos ir vārā. Atceramies, te jāpārbauda Jānis Ikaunieks. Mēr to labo kāju, iereida buba vārtos 13. minūtē. Mēs sagatavojam spēlētājus tā, ka spēle var būt viegla tikai pateicoties mums. Nebūs tā, ka mēs atbrauksim un kāds mums atdos tos 3 punktus. Nu, tā nevar būt. Tikai mēs paši to varam izdarīt. Kā to var izdarīt? Tikai sagatavojoties pareizi. Guadio. Osuagwu. Sitiens, kas par vārtiem Viktoram Osuagwu. 37. minūte. Osuagwu, RFS jaunpienācējs. Viņa ir līdzīga tipa kā Andoras izlase. Mēs pret viņiem esam daudz spēlējuši. Un līdzīga tipa komanda, vienīgi viņā vairāk bija spāņu spēlētāji. Bet jā, es domāju, ka tur izbraukumā noteikti nebija viegla spēle. Thank you guys, thank you. The ball is crazy. Eiropas līga, aizbrauksim Kiprā, uzvarēsim un tiekamies ar Manchester United Skoto stadionā. Good result. Yeah, wasn't easy match. But we survived somewhere in defense in second half, but it's good result. If we speak about both matches, we will have second match at home. But we see that everybody play, yeah? Every team, especially if they are champions, they will play football, you understand? We understood this before and now we understand also, yeah? That. Okay guys, for that, thank you. Bija diezgan sarežģīti apstākļi un tas, ka mēs uzvarējām 2-0, tas ir tikai mūsu liels nopelns. Mēs tiešām atdevām visus spēkus un nospēlējām kvalitatīvu spēli, tāpēc mēs uzvarējām 2-0 un tas deva to lielo priekšrocību spēlējot pēc tam mājās. You know what we need to do, yes? We are a better team, but we need to show it on the pitch. All 90 minutes, full focus, full power, boys. Speak a lot, help each other, really, like always. We will do it, okay? Come on. 1, 2, 3! Pie rezultāta 2-0. Spēlējot otro spēli šeit, labi, ka izdevās gūt ļoti ātrus vārtus, un tad viss sanāca ļoti jaudīgi un ar daudziem vārtiem. Ikauniekam otros dabūt. Es teicu, ieskaitīs Jānis, bet bomba ir vārtos, Jānis Ikaunieks kurti. Samaļnieka centrējums un vārtus būs, protams, ka komandas kapteinis Žigli. Like we knew that here at LNK it will be easier, and how we opened the game here, you know, first half everything was decided already, so we just enjoyed. Nav iztašķē mača, bet Ikaunieks! Hat-trick! Jānis Ikaunieks! Trešie vārti. Saglabā bubu laukumā, piespēles sidies un 5-0 un Es biju arī ļoti koncentrēts, kā mēs visi ļoti mobili iznācām uz to spēli un varēju jau sajust. Labi, varbūt tas gols uz reizītes arī bišķiņ kaut kur nogalināja.
Bet varēja sajust, ka uz to spēli visi bija maksimāli gatavi un visi saprata, ka tā ir tā izšķirošā, lai mēs tiktu grupas turnīrā. Un tur nebija tā, ka kādam būtu kaut kāds papildus uztraukums, kurš traucētu, bet tieši otrādāk visi bija motivēti un ar tādu garstāvokli, ka tieši tas viņiem palīdzēja un varēja maksimāli labāko sniegumu rādīt ar pilnu koncentrāciju, un tad mēs viņus vienkārši iznīcinājām. Pēters Mareš arī Jansikanīgs steidz viņu apsveikt, un Mareš arī zina, kam veltīt gaisas kultūras. La qualificación! You know, a lot of emotions inside maybe, but I want you to remember this moment for a long time. That's why I wanted everybody to come in, because you know, moments like this in life in general don't happen very often. You know, somebody said that football is the most important of the non-important things, and I really believe that. But in this non-important thing, there are very, very big moments, and this is one of them, guys. So bravo. Like Victor said with Linfield, maybe it was a little emotional, more emotional, but now I think we have matured as a team where we almost feel like we should be here, and at the same time, there is no reason why anybody should be here. It's always hard work, just as 2 years ago, the same today. So it's don't take anything away from you guys. It's just as big as it was 2 years ago, guys. Bravo. Let's go! Man liekas, ka Herdī uzlika to dziesmu, un mēs sākām dziedāt. Mēs tā nodziedājām, mēs tādu sapratām, šī tā varētu būt mūsējā. Un tad uz nākamo spēli, kad mēs jau nākamo spēli nospēlējām, mēs uzreiz teicām, kas tā bija pa dziesmu, liekam tagad virsū, un no tās spēles arī tā mums aizgāja. Sākām dziedāt. Jā. Tā ir iegājies, ka tā viena dziesma mums ir visiem iepatīkusies. Es parasti esmu tāds, kurš vairāk maliņā, man šķiet kaut kur, man neesmu tas lielākais lēkātais, bet man ļoti patīk, kad tā komanda dejos, svinās un katrs izpaužās, un tas dod vienmēr tādu pozitīvu lādiņu visiem. I don't even know from where it came. It's just for one game, they started to put this, and now every game is this. But I think this is top song. You can give like so much energy in this song, so I like it so much. Jā, tā forša sanācis ir, kad tagad mums ir sava dziesma, ko pēc katras spēles mēs izpildām. You wanna walk or feel like being carried? I love Riga. I think it's a beautiful city. I can say that it's maybe even my first home because we spend most of the year here. I couldn't imagine when I came, first day, that I will stay here for such a long time and that I will enjoy it so much. So yeah, it's really my second home. I can say it's mostly now my first home because we have so busy schedule last 2 years that we are most of the time here and we go home only for a few weeks. Yeah, we are alone a lot of the time, but you know, that we just have to remember to be strong because we need to support Gigo with his dream, and
I'm sure that, you know, every wife of a football player knows what it's like. You get used to it. Taking care of Liam is not easy every day, especially you come maybe sometimes from the game, from training tired, and you cannot sleep all the nights because we have some problem with sleeping. But you know, Liam gives you so much good things that these small bad moments without sleeping or something like this, it's like nothing compared to what good feelings, good emotions Liam is giving us. I feel like his son gives him a lot of motivation, and his family as well, of course. So I think it changed him in a positive way. He always wanted to become a father, I think. From the time I met him, I knew that he wanted to build a family, and I feel like that's just one more dream that he had fulfilled. So. You know, players now are coming in our new LNK base, and they think it's like normal. But the guys who are here since the time I am here also, they know that when we came, we didn't have our own training pitch, stadium, and all of this. So 5 years ago, if somebody would tell me how well it will go with the results, with the infrastructure now also, it would be hard to believe. But I'm happy that you know, our president is building infrastructure and giving so much and investing in club, and I'm happy that the players and the team also are showing this and giving him back with I think really good results in Virslīga and also in Europe. To be a captain of RFS really means a lot. You know, this team had some really good captains before me. You know, Tomáš and Pavers is still with us and is still a captain. So I'm trying my best, but of course it means a lot that players and like people in the club trust you with this role, and I hope I'm giving back this. We have this something which you cannot describe, you know? Like you feel really, this is your home and you are connected with the fans and of course with players and with the staff. And then I was thinking, but how we became so good, so strong together, and you know, you think back and it's the Artyom who is giving these values to the club, not only in sports way, but as a person, you grow as a person, he gives you really these great values. And I think this is the difference between some teams and our team, because it's really like one big family. Eli, gremo. Sveiciens futbola līdzjutējiem! Lielais Eirokausu vakars Rīgā, LNK sporta parkā. Vēl pēdējo reizi šovasar mēs tiekamies Latvijas... Mēs jau zinājām, bija tas Limfelds komanda, mēs sapratām visu to, un vispār tā ir trenera darbs. No tu laukuma tu nevari neko izdarīt. Tev jāsagatavo spēlētājus tā, lai viņi maksimāli būtu gatavi jebkurai situācijai, gan taktiski, gan fiziski, gan mentāli. Mēs sapratām, ka mums nav ko zaudēt, un spēlētāji var tikai uzvarēt. Un arī mēs visi, kā komanda, mēs varam šajā situācijā tikai uzvarēt. I saw what other teams we could get, and I think Apoel was most realistic that we could beat them. Protams, mēs sapratām, ka mēs neesam favorīti tajā duelī, bet Apoel mēs arī sapratām, ka būs ļoti grūtas spēles divas, bet noteikti mēs varam uzvarēt ar to sastāvu, kas mums ir šogad, ar to iekšējo, ko es saku, pārliecību, kas mums ir iekšā. Es domāju, ka mēs jūtām to, ka mēs tiešām varam viņus uzvarēt.
Mēs zinām, ka tas ir ļoti prestižs un vēsturisks klubs, teiksim tā, Eiropā zināms. Es ļoti labi sapratu šo pretinieku, jo 2 gadus pavadīju Kiprā un redzēju daudz viņu spēles un vispār zinu to futbolu, Kipras futbolu. We play first leg at home, so let's make good result in front of our supporters, like give them this happiness, like always they support us, so we need to make good result here. Spēlētājs dodamies laukumā, zilajos formas tērpos mūsējiem. Un ļoti kolorītas oranžīgās formas ir APOEL komandai. Var pasmīnēt LNK sporta parka krāsās, un APOEL šodien vairāk ir mājiņiens nekā. Pirmā spēle pret APOEL sākums mums bija ļoti grūts. Pirmās 15 minūtes, bet pēc tam mēs tā kā sajūtām to spēli, un viņi saprata laikam, ka tomēr mēs nebūsim tik viegls pretinieks, kā viņi uzskatīja. Ļoti labi spēlētāji saprata to, ko mēs gribam, kā. Un tur tā starpība bija starp spēli pret Bodē un šeit pret APOEL. Piespēle Klaudijā! Sitiens! Klaudijā pēc visu izdarīt, visu izdarīt Jānis. Labi spēle sākās, pirmās minūtes nebija tik vieglas, bet jau spēlēja rītot, un pirmais spēlēja puslaikā, mēs jau bijām vadībā. Uzreiz bija sajūta, ka viņiem nav nekas tāds, ar ko mēs nevarētu spēkoties. Tur Jānis Ikaunieks viegli pārspēja Jānis Ikaunieks. Cilvēki smien 2-0. Negaidības rezultāts. Kādas pirmās 10 minūtes APOEL parādīja? When we scored second goal, I was like so happy. Inside of me, when we scored second goal, I was thinking, okay, how is to play in Europa League? The game was not even done yet. Tur aktīvo Markīņus, un te neveiksmīgs Rikošets, un diemžēl vieglā veidā vienus vārtus atspēlē APOEL komanda. Tur cīņa arī par bumbu. Katra spēle, gan čempionāta, gan Eirokausas, mēs gatavojam tā, lai viņi būtu pārliecināti, jo pārliecināti viņi var būt tikai tad, kad viņi ir sagatavoti. Un mūsu treneru darbs ir izdarīt to pareizi, lai izvēlējoties taktiku un spēlētājus šajā formācijā, lai viņi justos pēc iespējas komfortablāk. Mēs sasniedzam to rezultātu atbildes spēle un gatavojamies tikai tam, lai uzvarētu. Kaut gan gaidījām, ka būs ļoti grūti un bez rakstura tur nebūs nekādu iespēju. Domas dalījās, bet kaut kādu brīdi mēs nopietni diskutējām, jo pa vidu mums vēl bija svarīgas čempionāta spēles. Ja nemaldos, viena no viņām bija Rīga. Jā, uz Rīgas derbijas starp viņiem. Un skaidrs, ka tur ir tas finansiālais aspekts. We wanted to go through, but at this point it was, do we want to be the worst team in the Europa League? And with the possibility of having 0 points, 0 goals, or that was my thinking. I'm a pessimist a little bit, so that was my thinking. Or do we want to be in the Conference League? We'll definitely get some points. We will fight for this playoff spot. We won't look like fools for sure. Jā, mums bija nopietna diskusija tiešām, kur spēlēt labāk, vai tā ir Konferenču līga vai Eiropas līgā. Konferenču līgā 4 miljoni klubs nopelna, un Eiropas līgā 5. Bet Konferenču līgā es paskatījos to komandu sastāvu, un tur
Protams, ka daudz kas būtu atkarīgs no izlozes, bet tur komandas, ar kurām es uzskatu šis sastāvs, varēja spēlēt par uzvarām. Bet 2-3 uzvaras tas principā jau kompensē to 1 miljonu, un plus tev ir iespēja vēl pacīnīties par Eirokausa pavasaru. Bet beigās, jā, tika pieņemts lēmums, ka neko nedomāsim, vienkārši spēlēsim kā varam un atdosim visu spēks, un futbola dievs mums pēc tam atdos atpakaļ. Nē, mēs uzreiz gatavojamies uzvarai, jo mēs gribējām uzvarēt, mēs gribējām sasniegt to labāko rezultātu. Jā, varbūt spēlējot konferences līgā mums būtu vairāk iespēju tur sasniegt rezultātus, uzvarēt punkti, prēmijas vai kaut kas cits, bet esmu ļoti priecīgs, ka mūsu spēlētāji pirmkārt domā par to, ka sasniegt vislabāko rezultātu. Jā, bet vienmēr jāskatās uz to sportisko pusi, un tomēr Eiropas līga, tu nevari droši vien katru gadu viņā tikt, un tas ir līmeni augstāks turnīrs, līmeni augstāki pretinieki, un tas ir prestižs, un tiešām gribējām tur nokļūt. Bija kaut kāds runas, kaut ko, it kā kaut kas varētu būt labāk vai sliktāk, bet mēs visi gatavojamies tai spēlē un gribējām spēlēt Eiropas līgā, es domāju. Un tomēr mēs saprotam, arī tas prestižs tur ir daudz, daudz lielāks. Mēs esam Eiropas līgā, tas ir kaut kāds jauns ķeksīts futbolam Latvijā. Vai atkārtots otro reizi, un sen nav bijis, un nezinu, kad tas vēl atkal atkārtosies. Ļoti forša atmosfēra bija. Jau izgājām uz iesildīšanos, viņiem jau ultras bija aizpildījuši savu sektoru un uzvedās ļoti skaļi. Bija tiešām patīkama futbola atmosfēra, tāda nokaitēta atmosfēra, agresīva. Bet tas arī uzlādē mūs kā izbraukuma komandu, kad pret tevīm ir viss stadions, tev tas uzkurina tieši vairāk, un pat brīžiem ir vieglāk spēlēt nekā pie tukšām tur tribīnēm, vēl kaut kā. Mēs zinām, ka tur būs tāda elle, jo būs gan karsti, gan atmosfēra būs tāda. Un mēs izbaudījām to, mēs bijām gatavi tam, ka būs šāda situācija. Kad mēs spēlējam pie tādas atmosfēras, personīgais, es līdzīgas atmosfēras izbaudījis, un es, kad nokoncentrējos uz futbola lietām un laukumā. Let's talk now already. Start to living the game now. Boys, it's like every other game, yeah? Focus on us all the time. Guys, one thing I ask you, be confident. Be confident in every situation, with the ball, without ball. But be confident, yeah, play your football. You know everything, how to work in positional. Attacks, defending, yeah, you know this everything. But on max and confident, play, guys. Guys, in your mind, always you must have in your head only one thing, that we come here. And don't think we can do that. We think we must do that. With this attitude, yeah, everybody come confident and with these things. Guys, you know, yesterday I was thinking before to go to the bed. Like everybody of us, have not simple like life, you know, not perfect life. Somebody had before some tough moments in their life, you know. But I'm very sure that every one of you had perfect moments in life. So today, guys, is the moment to put some perfect things in your life. So let's go! As soon as the game starts, you want to win, no matter, because your mind stops working. You're thinking with your heart only. You want to win, but the pressure wasn't there, because it's like a bonus. Okay, if you make it, fantastic. If you don't, we're still exactly where we wanted to be at the beginning of the season. Stora stycken
Roberts Saveļnieks, tuvās tava virzienā, bīstami! Jānis Ikaunieks! Bet jā, no stūra sitiena mums ir atletiski un gara auguma spēlētāji. Varbūt es neesmu tas labākais piemērs, kurš sitīs iekšā gols. Bija labi piespēle un sanāca veiksmīga epizode. Pagarināt būmu uz tālo stāvu un pat tāds pārsteigums. Un stadions arī applūst nedaudz tajā brīdī. Savainojums, es šķiet, ka tas ir Ismails Diomandē. Nu, no vienas puses varam priecāties par katru jebkādu šāda tipa pauzi, no citas puses, lai tikai nebūtu kārtējis ar savainojumu. Diemžēl Saveļnieks aizsardzībā palīdz garam Dongalā, piespēle bīstami 1-1 mačā. Un kaut kur psiholoģiski es redzu, ka pēc zaudētiem pirmiem vārtiem mēs sākam spēlēt ļoti dziļi un sargājam to rezultātu. Sapratam arī, ka nevajag tā darīt, bet jau nogurums daudziem, jau bija grūtāk. Mēs arī to redzējām, ka grūti momentiem. Diemžēl seko. Citiet pa vārtiem un bija. They scored the second one. Like, I just remember I went down. I was so tired. In my head, I was thinking we will lose this game in extra time. I didn't believe, to be honest. Un zaudējot otros vārtus, kaut kur tikai uz vienu brīdi bija tā, ka tagad būs neiespējams. Bet pēc tam es sapratu, ka nevar būt man tādas domas. Ja es tā domāšu, tad spēlētājiem tādas domas arī būs galvas, un tas bija svarīgākais, lai viņi ticētu. Kad mēs ielaidām tos pēdējos vārdus pēdējā sekundē, un tas stadions, kad uzsprāga, tad bija kā bija, bet, nezinu, man liekas, ka sportistam, īpaši, kuriem ir kaut kāda pieredze, viņi saprot, ka nekas taču nav zaudēts. Tāpat mēs esam vienādā situācijā ar viņiem. Vēl ir 30 minūtes, un ja kas 11 metru sodsitiem, tur sākās viss no jauna. Tas, ko es teicu, kad bija tāds sajūts, dzirdēt, man rokas, man liekas, uz ceļiem bija, un es nevarēju īsti atelpoties, bet adrenalīns un vispārējais, man liekas, tas ķermenis atradīs resursus, vajag tikai to vēlmi. When you see like our captain, Žiga, Pana, and I run with him, I think you just get motivated. You just say to yourself, you need to run, you need to do this thing. Godīgi, daudzi man pēc tam teica, kas skatījās spēli pa televizoru, kad neticējās, kad mēs noturēsimies, jo, kad tu ielaid pašās beigās, tad psiholoģiski ļoti grūti noturēties tajā spēlē ir. Un tiešām izturēt pie tā, ka vēl jāspēlē 30 minūtes, viņi jau tā tevi daudz uzbrūk uz taviem vārtiem un noturēt to rezultātu. Mums bija daži spēlētāji, kurus mēs redzējām, ka viņi sitīs. Paprasīju Janku, lai viņš pirmais sit. Viņš bija gatavs, visi bija apmierināti ar šādu lēmumu, un izvēle bija ļoti viegla. Tikai teicam spēlētājiem, ka tagad koncentrēties konkrēti šādam sitienam. It's a lottery, to be honest. The only thing I know, if you win the coin toss, and I told this to Žiga a few years ago, you have to choose to shoot first, because statistically, the team that shoots first wins like 57% of the time or something. This is the one thing I believe. I think we won the coin toss, and I felt, okay, we're the favorites here. Izskatās, ka tev ir pilnīga taisnība. Man liekas, 11 metrs sodsitiens ir tur, kur tev jānofokusējas, viss jāaizmirst. Jāzina, ko tu darīsi, un vienkārši dari. Pēc atmiņas foršs, īpaši, kad bija 11 metru sodsitieni, kad bija pirmais, kad Jānis gāja sist pirmo 11. Tas skaļums, kas bija stadionā, tur ausis grib ciet, un tas, ka vēl Jānis iesita pa vidu, tas vispār bija tāds
ķirsītas uz tortes. Tiešām patīkams atmiņas no turienes. Nu, tas, ko es teicu sākumā, es to švilpu nedzirdēju. Un tad es Vārtsargs jau pirmajā spēlē rādīju, tur ar pirkstiem kaut ko, un kur man īsti. Un tā es domāju, viņš tur rāda. Un tad pirmā pendela likās iestīšu pa vidu vienkārši, lai viņam kaut ko pārliecību pazūd. Un tad es vienkārši uz kluba emblēmu rādīju. Just, you are walking there from the middle to the penalty spot, and important that you have this focus to decide and you do it confident, and then it's easy. Pistolis, ganietis pret kamerunīti. Sārfo, We shoot so good these penalties that unbelievable how calm we were. It's fantastic. Like we really showed, even in these kind of situations, how strong we are. Priekšā, pēc šīs sērijas paliks priekšā, bet ar kādu startību, ar minimālu startību. 3-2 ir labāk pēc 3 sitienu sērijām. Stefans Panišs vairs kā ceturtais. When you go to shoot a penalty, you have the confidence, like all confidence of the world. So it was this energy, what we feel between us, and this support. Even if you miss, nobody will not blame you something. Everybody give you support. Piektā spēle. Sitienu sērija netiks izpildīta. Skontietis Dvalī pret bijušu Haldus Vārtsa Kontoā. Abi divi Skonto stadionā ir saimniekojuši, bet tagad Nikosijas stadions. Laša Dvalī. Izšķirošs brīdis, kreisā kājā, un gol! Bijušā Skonto direktoru. Pirmais. Mēs aizskrējām apsveikt mūsu Vārtsargu, ka viņš izvilka izšķirošo 11 un mūs sāk apmētāt fani, un tad mēs sapratām, ka jākustās uz laukuma centru. Just fantastic feeling for everyone, for players, staff, presidents, directors, everyone. Of course, like we were so tired, but when you don't feel in that moment, you don't feel tired. So you feel only joy and happiness. So I think you can fly after this. Jāni Vārkrētu, lūdzu! Arī man liekas, ka šitāds ir tās spēles, kuras vieno, un pēc tam ir sezonā ir vieglāk kaut kur grūtos brīžos, jo tomēr ir tās uzvars, ir tas viss pozitīvais, un tad spēlētāji visi atrod tos papildus resursus, un arī ticība visiem ir liela. Un tāpēc arī varbūt cerams, kad sanāks tā maģiskā sezona, ko mums viss mēģina iztaisīt. Prieks redzēt, tie visi skatītāji tur mums mazliet pulksteņš. Reāli ticēju pēc tam, kad ielaidām pēdējā sekundē, tiešām likās, ka varbūt, ja pret Linfield mēs izlīdām, tad šeit varbūt likās, ka viņi izlīdīs. Nezinu, man pa galā parasti nav tāds dots, man ir 2-1, tas ir... It was like an amazing feeling because to see like our partner who got injury, he's in the wheelchair and still he's supposed to be sad, but he was happy. Tas ir pats saldākais, kas ir pēc spēlēm ģērbtuvēs, tās emocijas. Tādu mazo ballīti mēs taisam vienmēr tagad ģērbtuvēs. Es domāju, tā ir viena no mūsu motivējošajām lietām, ko mēs gaidām pēc katras spēles, kāpēc mēs gribam uzvarēt, lai mēs atkal varētu uztaisīt šito ballīti ģērbtuvē.
tiešām tādas emocijas tu nevar iegūt nekur citur, kā tikai futbola ģērbtuvē. Labi, mēs jau, protams, tur dziedājām visiem emocijas, viss tur, kā kurš atzīmēja, priecājās. Man bija, es vienkārši tur apsēdos brīžiem un sēdēju, un es domāju, beidzot, bet, varētu teikt, beidzot tas ir izdarīts, un kaut kas ir tā kā sasniegts, ko klubs gribēja, un kaut kāds ķeksīts šīs sezonas vidū tāds pozitīvs nolikts un var koncentrēties nākošām lietām, čempionātam, kausam un jau tam grupas turnīram. Bet bija prieki un atzīmējām. How we spoke with you on before this extra time. Really, you showed your balls. Un tas arī, ko treneris teica, tagad večs parādiet, kuram ir olas, un pēc spēles, kad viņš arī vinnēja, teica, jūs parādījāt. Es atceros sēdīgs vēl ģērbtais, mējās, very big balls. Yeah, big balls. Very big. Yeah, it's true. Yeah, you showed character. And before 2 years, you remember, we were in group, now we make another one step in front. And guys, very good! Hello and welcome to the Grimaldi Forum in Monaco for the UEFA Europa League draw. Frankfurt from pot 1, they will host RFS. Latvian side of RFS, and obviously they know also their 8 opponents who are Ajax, Frankfurt, PAOK, Maccabi, Galatasaray, Dinamo Kiev, Anderlecht and FCSB. The reason I'm saying that it was stupid of us to think which competition is better, because when you enter this Europa League, you're like in a different world. The Manchester Uniteds and the Ajaxes and the Lazios and the Tottenhams of the world, and then you take everyone else, and still they're all like teams with history, with huge budgets. Half of them are like household names and so on and so forth. And as soon as we sort of understood this, we realized how short-sighted this thinking, oh, let's go into a conference league because we're going to get more points there. This is just the wrong way of thinking. You have to be as high as you can get, because it's just a different world out there. Mums bija ļoti svarīgi otru reizi kļūt pamatturnīrā, kā mums arī bija ļoti svarīgi vinēt čempionātu otru reizi. Tas liecina, ka tu dari kaut ko pareizi, ne tikai vienu reizi tā gadas, bet tavs darbs ir tieši iet pareiza virzienā. Protams, tu gribi vienmēr sasniegt kaut ko vairāk, bet sasniedzot to, tu gribi atkārtot. Tiešām, godīgi sakot, mēs sapratām, ka Latvija nav viss futbola kā valsts. Ja. Mums futbols trešajā vieta pēc popularitātes. Tagad mēs redzam, ka tiešām tāds ir futbols. Spēlējot pret šādām komandām, tas tiešām ir. Tu vari izbaudīt to, tu vari tur būt un tu gatavojies tam, lai būtu tur konkurētspējīgs. Bet, lai tas viss notiktu, tad, protams, jābūt stipram čempionātam, lai izbaudītu to īsto atmosfēru, futbola atmosfēru ar šādiem pretiniekiem. Tev ļoti labi jāpastrādā šeit mājās.
ko nākamgad kādu mērķi stādīt, ka, būs grūti kaut ko tādu atkārtot, un es domāju, tad jau, ja mēs šos mērķus visus neizpildīsim, vai tā jau būs izgāšanās, vai tā būs slikta sezona, vai ir jāliek nākamais mērķis Čempionu līga iekļūšana un čempionāts un kausa, bet, tās ir tādas, protams, ka patīkams pārdomas, un pagaidām es izbaudu šo gadu, un tiešām tāds magic season, kaut kas neiespējams, un vēl nekas nav beidzies. Un, kad skatāmies, nekas vēl nav beidzies, visu vēl priekšā, tāpēc par nākamo gadu domāsim vēlāk, šobrīd jāizbauda šī sezona. Šī ir maģiska sezona RFS komandas izpildījumā. RFS ir ticībā. Mēs ticam viens otram, mēs ticam jebkura situācijā, ka varam sasniegt rezultātu. Mēs ticam, ka visi futbolisti ir profesionāli, futbolisti tic vadībai, ka viss būs kārtībā, viņi tic treneriem, es ceru, ka viņi visu dara pēc labākas sirdsapziņas, un es domāju, ka tas ir galvenais. Ne visi zina, kas ir RFS, viņi skatās, kas tas ir RFS. Tas ir Latvijas pārstāvjs, un tā mēs arī Latvijas karogu nesam tur Eiropas futbola elite. Trīs zvaigžņu balvu nominācijā Gada sporta treneris saņem Viktors Moros. Liels paldies visiem spēlētājiem, visiem treneriem, kas ļoti palīdzēja mūsu sezonā. Tiešām lieliska sezona, izdevās uzvarēt ļoti daudz. Arī, kas ir svarīgi, ka esam labs piemērs, jo tie spēlētāji, kā Jānis Ikaunieks, Savalnieks, Roberts un daži citi, viņi ir labs piemērs jauniem cilvēkiem, jauniem spēlētājiem, lai nodarbotos ar lielisko sporta veidu. We talk about Victor, I trust him like infinitely. There is no limit on this trust. But now it's really easy to say because we've had all these results. So, I mean, everybody understands that, you know, this guy is a very, very, very good coach. First of all, it wasn't my idea to invite him. It was Maris Verpakovsky's idea, and he was the one who convinced me. I barely knew anything about him. Maris said, I think this is the right guy. I think I picked up on the fact that he is a very serious, a very thoughtful person with very good work ethics. But that's more or less everything that I could have found out at that moment. So very quickly, I think everybody, and me as well, we understood that Victor is an absolute fanatic of his work. He works day and night. There are no small things for him, just like I believe that. And he fits so well with this philosophy of do everything you can
and what happens, happens. Trīs zvaigžņu balvu nominācijā Gada sporta komanda profesionālais sporta klubs saņem futbola klubs RFS. Latvijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēji UEFA Eiropas līgas pamatturnīra komanda. Liels prieks, gods, liels lepnums, ka varam nest Latvijas vārdu pasaulē, jo kopumā uzskatu, ka tas viens no galvenajiem mērķiem sporta ir parādīt, ka mēs esam no foršas valsts un pierādīt, ka mēs arī daudz ko varam un mākam. Protams, šis ir ne tikai mūsu balva, bet visas komandas, visas stafa, visas spēlētājus, sākot no fotografiem un masieriem līdz galveniem treneriem, palīgam un tā tālāk. How to build a good team? You have to love what you do. You have to put a lot of work in it. You have to surround yourself with the right people. And you need a little bit of luck. And if all that comes together, then you're gonna get a good cake, a good team, something to be proud of.